Labdien! Mani sauc Armands, un es esmu mazliet no visa kā, bet šodien esmu šeit nācis, lai kaut ko jaunu mācītos, un esmu aicinājis uz sarunu kolēģis Edmundu, Daigu un Aigaru. Un, viņi pārstāv Latvijas kokaugu nozares asociāciju, un tad varbūt iesākumā Edmundu aicināšu tevi nokomentēt, kas tad ir šī asociācija un kādi ir tie jūsu uzdevumi mērķi. Paldies tev. Latvijas kokaugu nozares asociācija ir organizācija, kuras galvenais mērķis mums ir apvienot visus dažādos profesiju pārstāvjus, kas strādā ar kokiem un krūmiem. Un ar tādu uzstādījumu, ka, lai mēs visi kopā radītu kādu vienotu izpratni par to, kas tie koki ir un ko ar viņiem iesākt, kad mēs nonākam saskarē savā darbā ar viņiem. Un tā apvienošana mums izpaužās tā, ka mēs iesaistamies kādu normatīvu aktu papildināšanā vai uzlabošanā, vai tas būtu likums, ministra kabineta noteikumi, vai kādas pašvaldības saistošie noteikumi, vai cits normatīvs regulējums, jo tad mēs izdiskutējam šo iekšienē ar dažādu profesiju pārstāvjiem, tad mums jau ir vienots viedoklis, ar kuru mēs varam tālāk iet ar saviem priekšlikumiem. Tas ir tas mūsu darba mērķis izglītot sevi, biedrus un tos, kas klausās un gaida no mums kādus padomus. Tā jūs mums piebilst, vēl izglītības iestādēs iesaistamies? Jā, mēs iesaistamies noteikti viņās gan mācību programmu, kā papildināšanā ar savām zināšanām, pārnesot to profesionālo pieredzi, kura ir, lai papildus pasniedzējiem, kam ir tas tiešais uzdevums mācīt, viņam būtu reālā nozares pieredze no ikdienas, kur ir šodien. Īsas un kodolīgi. Šodienas paneļdiskusijas tēma mums ir par inovācijas koku un kokaugu vērtību saglabāšanā. Kāpēc tas ir aktuāli? Kāpēc ir aktuāli kokaugu vērtības saglabāt, jo koks jau viņš aug? Kur ir tā vērtība? Tas virs uzdevums ir tas, ko mēs kopā esot Eiropas Savienībā arī īstenojam un ko Eiropas Savienība ir noteikusi kā bioloģiskās daudzveidības stratēģiju. Un tur viens no punktiem kā reizē saistīts ar to tematu, ar kuru mūsu asociācija strādā, ar kokaugiem ārpus mežiem. Un ir noteikts daudzums šo te koku vainagu noēnojumu pilsētās. Un tā stratēģija paredz to, ka šim noēnojumam ir jāsaklabājās vismaz esošajā līmenī, kas nozīmē tādu vienkāršā piemērā, ja mēs nocērtam pilsētā lielu koku un mēs kaut kādu noēnojumu zaudējam, jautājums, vai atgūstam iestādot atpakaļ mazu koku. Un vai tomēr lielo koku saglabāšana nav svarīga tajā ainavā, kurā viņš ir audzis, tiem cilvēkiem, kuri dzīvo blakus šim kokam, un tādējādi tā vērtība ir viņam, un tās inovācijas ir, lai to visu saglabātu. Kā es teiktu, Eiropas Savienība ar savām regulām un normatīvajiem un likumdošanas, viss tas, tā ir viena lieta. Bet, un bez tiem iespējams mēs nespētu daudz ko saglabāt, jo mums cilvēkiem ir tāda nelāga vēlme bieži vien daudz ko likvidēt, nojaukt, izmest, un tad, kad tas viss ir aizgājis un tev vairs viņa nav, tad tu novērtē, cik labi bija, ka bija. Un te ir tā situācija, ka mums tās lapas traucē, koki traucē, mašīnu nevaram novietot, mēs viņas visas gribam likvidēt, bet tad, kad likvidējam, tad saprotam, noēnojuma nav vairāk, mājas uzkarst, mašīna ir uzcepusies, viss iekšā ir izkusis bez maz vai elpot nav ko, putekļu ir daudz. Tāpēc šī situācija, kamēr mēs cilvēki, sabiedrība paši vēl nesaprotam, un nav tas mums iekšēji jau kā pašsaprotama lieta, ka tiem kokiem ir jābūt un viņiem ir jāpaliek, tad labi, ka ir tie normatīvi un Eiropas regulas. Jā, jo koks jau nav tikai priekšmets, kurš
tur ir nolikts, un tā kā daudz viņu uztver kā stabu varbūt. Arī, jā. Nu, skatoties pagātnē, tas arī bija reklāmas stabs vislabākais un lētākais. Tas tā. Nu jā, ja vēl runājam par bioloģisko daudzveidību un veciem kokiem, ne tikai pilsētu vidē, tad koks tā ir ļoti liela dzīvotne. Tā varētu saukties pat ļoti, ļoti, ļoti liela daudzdzīvokļu māja. Uz katra senā koka, lielā koka, kas ir 3-4 metri apkārtmērā, dzīvo vismaz 300-400 sugas. Tas kā mikrorajons jau. Tas jau ir mikrorajons vesels, jau, jā, tieši tā. Jo daudzas mēs neredzam, nojaušam, ka tur ir ļoti liela daļa. Mēs, protams, arī nepazīstam. Bet iedomājieties, ja mēs šos vecos kokus nesaglabāsim, kas notiksies ar mums nākotnē? Ja pazudīs sēnes, pazudīs vīrusi, baktērijas, kas noārda dzīvos organismus, augu atmirušās daļas. Mums vienkārši katra nokritusī lapiņa gadu simtiem mētāsies uz ielām, parkiem, un mēs pamazām apaugsim ar ļoti lielu kultūras slāni, kurš nekad nesadalīsies. Tā ir tikai viena daļa no tā, kas dzīvo uz lielajiem kokiem. Tā jau mūsu atkritumus neviens nespēja pāršķirot, un viņas pārstrādā, kur nu vēl iedomājoties augu daļas, ja nepārstrādātu dzīvā daba. Es te vēl gribu tādu piemēru pieminēt, kad cilvēki grib uzcelt māju, ja viņi noskata kaut kādu teritoriju pilsētas iemu, kurā viņi grib dzīvot, viņi atnāk uz turieni dzīvot, jo viņiem patīk vide, uz kuru viņi nāk. Tad viņi to vidi iznīcina, pilnībā visu izzāģē, un tad arhitektu un ainavu arhitektu uzdevums ir sastādīt kaut ko atpakaļ. Jau vairs ne tā kā kontekstā ar esošo vidu, bet kontekstā ar pasūtītāju vēlmēm. Un tam bieži vien seko cita problēma. Tiek sastādīti augi, kuriem vispār bites nelido klāt, ja? Kurām nemaz nav ziedputekšņu, un tas ļoti iespaido vidi, kurā viņi dzīvo. Un tad viņi pēc tam vairs nesaprot, kāpēc tā vide, kuru viņi izvēlējās, nav vairs tā vide. Bet viņi paši viņu ir izmainījuši. Jā, tiešām tā ir. Aputeksnētāju augiem visā pasaulē arī ir nopietna problēma. Jo tajā brīdī ir ārā hortenzija laiks, augs, kas skaisti zied, bet diemžēl viņš ir sterils. Pat var nopirkt. Jā, ārā var nopirkt, protams. Jā. Un otrs augs ir sakuras, pa kurām mēs vienmēr pavasarī jūsmojam. Bet kāpēc mēs sakuras nevaram aizstāt ar ķiršiem, plūmēm, kas ir vietēji augi, skaisti zied, arī augļus dod, un nektāra augiem, aputeksnētāju augiem, ne kukaiņiem, ir ko darīt. Tā kā, jā, varbūt ir vērts arī padomāt ne tikai par bioloģisko daudzveidību, bet arī par dendroloģisko daudzveidību. Jo pilsētu vidē arī mūsu acī tīkamāk ir, teiksim, dzeltenie kastaņi, kurus neēd raibkode. Viņām lapas paliek zaļas līdz pašam rudenim, salīdzinot ar parasto zirkastaņu. Un tā dendroloģiskā daudzveidība, mainoties arī klimatiskajām zonām, noteikti arī pie viņas ir jāpiedomā, lai stādītu augus, kas būtu draudzīgi gan kukainīšiem, gan mums pašiem, un patīkami visiem būtu. Tu pieminēji to klimatu pārmaiņu. Tas ir tas moments, kad, ja mēs nocērtam to lielo kokam, viņam ir daudz funkciju. Ja? Viņš dzesē gaisu, viņš dod ēnu, viņš arī viņu mitrina. Un pie tā, ka klimats kļūst karstāks un koku kļūst vairāk un mazāk, tad attiecīgi mēs ļoti strauji izjutīsim tās klimata pārmaiņas, bet mēs varam viņus arī piebremzēt. Un tas mūsu izvēle. Protams, cilvēks liela koku vērtība saprot tikai tajā brīdī, kad viņš ir nonācis klajā lauku vidū. Nopircis īpašumu, viņa uzbūvējis mājiņu un saprot, ka ir mazliet problēmas. Jāpērk kondicionieris vasarā un tā tālāk. Mūsu senči kādreiz stādīja visām ēkām, pat ļoti tuvu pie ēkas sienām, gar rietumu pusi un dienvidu pusi lielos kokus. Viens bija tas, ka viņš pārauga pāri jumtam, bija zibens novadītājs. Otrs ir tas, kad mūsu senči kādreiz dzīvoja citu dzīves ritumu. Viņi gāja agri no rīta uz kūdas darbiem, un tad pēcpusdienā gāja nosnausties diendusu, un tie koki radīja ēnu mājā, dabīgais kondicionieris, un tā bija cita vērtība tiem kokiem. Tagad mums koks bieži vien tiešām ir stabs, kurš traucē mums izbūvēt kaut ko šo vai to.
Jā, jau populārākais teiciens vienmēr būvlaukumā ir vieglāk nocirst un iestādīt jaunu. Bet, te mēs runājam par to salīdzinošo. Jā, bet ja mēs paņemam, nozāģējam 3-metrīgu ozolu, piemēram, tad cik koki mums vietā jāiestāda, lai aizstātu to, ko deva viņš pirms tam mums? Jā, tas jārēķina. 3 metri tas ir apkārtmērs vai diametrs? Kaut vai apkārtmērs. Diametrs nepārspīlēsim, jā, apkārtmērs. Tas būs tāpatās ir tam kokam ir apmēram 100 gadi. Un kamēr tas mazais sērkots viņš izaugs par normālu koku, tātad jāpaiet atkal 100 gadi. Mēs noteikti ne. Varbūt mūsu bērni. Pilsētvidē ir jāstāda lieli koki, jo es saprotu, ka tie mazie koki viņi jau nebūs spējīgi kaut kādā tādā paskatāmā nākotnē 30-40 gados izaugt, lai dotu tās jūsu minētās priekšrocības un vērtības, to pienesumu sabiedrībai. Ja zāģē nost, tad jāstāda būtu vietā. Zin kā, ar tiem lielu koku stādīšanu, te ir koks ar 2 galiem, jā. Lielam kokam ir grūti adaptēties pilsētu vidas apstākļiem. Ja viņš ir stādaudzētavā, viņš ir gatavināts un tur visu laiku regulāri tur pārstādīts un apsaimniekots un vispārējais, viņam prasīs vairāk laika, lai pielāgotos jaunajai augšanas vietai, kad mēs esam iestādījuši pilsētu vidē. Bet jaunam kokam tas notiek krietni ātrāk. Tāpatās arī mums cilvēkiem. Veciem cilvēkiem pārvācoties ir grūtāk adaptēties jaunajai vietai, dzīves vietai, nekā mums jauniešiem, kas klejo visapkārt. Tas pats ir arī augiem. Līdz ar to te arī ir tā situācija, ka mēs varam ar lielu koku dabūt ātru efektu. Viņš ir liels, mēs viņu visi redzam, lapu virsma ir, viņu ir grūtāk ar nolaust un aplaust un ar vandālismu bez mazliet, bet viņš toties kādu laiku, pāris gadus stāvēs uz vietas, kamēr adaptēsies un pielāgosies tajā jaunajai augšanas vietai, līdz mēs redzēsim tos jaunos spēcīgos pieaugumus un tiešām kaut kādu tālāko dzīvotspēju. Jauniem kokiem krietni ātrāk būs šī spēja pielāgoties un sākt tiešām iejaukties un dzīvot. Baigi labi uz krastielas var redzēt, kur vienā pusē ir lieli iestādīti un viņi tā kā aug tā kā nē, otrā pusē ir iestādīti bez mazi knariņi, kuriem ir jau pusmetrīgi pieaugumi un viņi drīz spēs pāraugt tos lielos, kas tika iestādīti nesen. Tur ir vēl viens papildus moments tajā, kad iestādīt tas ir puse darba. Jebkuru augu pēc iestādīšanas ir jālaista. Un parasti cilvēki domā, ja šogad bija lietaina vasara, tad var neliet. Ja? Bet tas pētījums parāda, ka tas lietus ir apmēram pusi no ūdens, kas viņam jāuzliek sezonā. Nākamais jau ir tas, ka mums latviešiem patīk vasaras puķis. Tās mēs varam apčubināt un katru zietlupliņu ņemt nost un apknebināt un mēslosim. Mēs viņu vairākas reizes un pēc tam rudenī metīsim kompostkaudzē, bet kokus kaut kā mēs tā paviršāk pieejam. Bet vispār es domāju, ka tā problēma pilsētu būvniecībā ir tā, ka mums jau teritorija ir tik, cik viņi ir, un visi cilvēki grib dzīvot centrā. Un tāpēc mums ir tā tendence ir acīm redzama pēdējos jau 10 vairāk gadu, ja, ka tie būvniecības noteikumi arvien vairāk ļauj sadrumstalot zemes gabalus, uz kuriem būvē. Ja? Un ja tev ir tikai 1000 kvadrātmetri, tur kokam vietas īsti nav vairs. Ja? Ja viņi būs tev, tad kaimiņam atkal kritīs lapas un tā. Varbūt, ka ir viens virziens, kurā jādomā, kad pilsētas ielu zona ir plašāka un uz viņas ir alejas. Un īpašumā viņu to koku ir mazāk. Bet kopumā viņas ir. Tas būs skarbs jautājums lielajām pilsētām. Tādai jaunajai Mārupei varbūt vieglāk ir to izpildīt. Jā, bet tas ir tas virziens, domāju, ko vajag apspriest, jo tie, kas ir bijuši Amerikā, viņi redz, cik plašas ir ielu zonas un cik tālu mājas no ielām, un viņas visas ir zaļas. Jā, bet diemžēl pie mums nav tendence veidot jaunas pilsētas, paplašinās tikai iepriekšējās. Un nevienmēr tiek tas ņemts vērā, jo katrs zemes pleķītis maksā kaut kādu naudu, un līdz ar to nav vietas tiem kokiem, diemžēl. Lai gan tam būtu jābūt arī aktuālam, jo arī pa ielām braucot, patīkamāk ir braukt pa ielu, kurā ir koki, nevis mūra mājas. Un bieži vien ir tā, kad mēs izveidojam projektu, ieplānojam kokus, sastādām kokus, taču par turpmāko kopšanu aizmirstam.
Ļoti daudz projektu tiek redzēti tādi, kur koki ir sastādīti skaisti koki, labi koki, bet viņi turpmākajā 5 gadē netiek kopti. Pa lielam tā ir laistīšana. Sākotnēji varbūt arī būtu nedaudz jāmēslo, bet pamatā tā ir laistīšana. Un bieži vien stādbedres izmērs ir ļoti mazs, lai tas koks varētu attīstīties tuvākos 50 un vairāk gadus. Bet, zini, es esmu arī Bulduru tehnikuma pedagogs, un arī mums ir problēmas. Tur, kur mācam jaunos speciālistus, mēs iestādām jaunos kokus un kaut kā aizmirstam, kad atsevišķu sistēmas, kas tiek stabilizēts jaunais tāds, mēs viņus nepaspējam noņemt, un viņi sāk iejaut. Arī mums ir problēma ar šo apsaimniekošanu, lai gan esam tur vienmēr uz vietas un ejam garām, bet kaut kā aizmirstamies. Tāpēc es arī gribēju teikt, ka labāk 100 koku vietā iestādām 50, bet rūpīgi par viņiem rūpējamies tuvākos 5 gadus. Par to vietu uz ielām ir tā, ka viena problēma jau ir tajā, ka mums to vadu un trubu ir arvien vairāk, to komunikāciju gribētāju ir arvien vairāk, un katram viņam ir sava aizsarga zona, un būtu viens risinājums jādomā, kā viņus apvienot kaut kā, un varbūt klāt zem seguma, nevis zem zaļās zonas, un tad arī tajos 12 vai 15 metros sarkano līniju var arī kokus iestādīt. Kaut vai vienā ielas pusē iestādīt, un tur nekas vairs nav jāmaina. Mēs pamazām sākam pieskarties citai tēmai, kas ir ļoti aktuāla un arī ļoti attīstīta pēdējo gadu laikā. Tagad komunikācijas pastāv iespēja pasargāt ar dažādām kapsulām, čaulām, šahtām, tuneļiem un sakņu barjerām, lai saknes nebojātu šīs komunikācijas. Vai komunikācijas saknes? Vai komunikācijas saknes parasti nebojā. Parasti mēs bojājam saknes tajā brīdī, ja notiek problēmas ar komunikācijām. Un, ja mēs risinājumus esam izstrādājuši jau sākotnēji pie projektēšanas, tad tas ir ilgmūžīgs tandēms, kur dzīvo gan koks, gan komunikācija. Ir labs piemērs, caurdures rakšana, ka kādā laikā tas bija kaut kāda laika apakaļ, tā bija eksotika. Tagad jau protams, tagad jau arī pie esošiem kokiem, ja tām komunikācijām jāveic remontdarbi vai jāizvieto jaunas komunikācijas, tad tālāk nāk pa lielam, tā ir caurdure, bet diemžēl visas komunikācijas nav iespējams izvietot ar caurduri, īpaši, ja tā ir kanalizācija, kur ir ļoti strikti noteikts kritums, ko ar caurduri ir mazliet grūti panākt, taču ir vakuma ekskavātori, ir gaisa lāpstas, kur mēs nopūšam augstnīt atsadzam sakņu sistēmu, kuru mēs nosadzam būvniecības laikā un mitrinam, komunikācijas izvietojam papakšu, aizberam ciet un viss mierīgi darbojas tālāk. Galvenais, kas ir jāsaprot, komunikācijas parasti ir dziļāk par tiem 70 centimetriem. Un galvenā sakņu sistēma, kas mums ir kokiem, ir tie līdz 70 centimetriem. Tātad katru reizi pāraujot visu to sistēmu uz kokam, mēs viņu, protams, viņš nestabilāks kļūst vai dzīvotspēja viņam samazinās. Visi iemesli, kas tur var nākt pēc tam. Šīs, ko tu jau nosauci, vakuma ekskavātors, tas ir vēl joprojām mums eksotika Latvijā, es tā domāju. Bet visur Latvijā Eiropā. Latvijā ir kāds, kas tur rok? Kas ir Rīgas ūdenim ir vakuma ekskavātors, bet diemžēl un vēl viens privātais. Ir privātais. Pakalpojums ir ļoti dārgs. Tur bija, man liekas, kaut kā 300 pār eiro stundā. Un Rīgas ūdens uz malu nedod, jo viņiem pietiek pašiem savu darbu. Domāju, gan. Tad Rīgas ūdens ir tas, kas rūpējas par tiem kokiem, šo vērtību saglabā? Es domāju, ka vairāk vai mazāk viņus likuma piespieda. Jautājums no publikas. Pilsētu vidē pirmā stāva vai otrā stāva koki? Ko izvēlēties pirmā vai otrā stāva koks stādīšanai, ja? Vai otrā stāva koks? Nav slikts jautājums. Piramidālos. Ar domu par nākotni. Es vienu piemēru redzēju, ir Jaunmārupē, ka brauc papeceļu, jo tur ir bērndārs redzams vieduks. Mums Mārupa un bērndārs, un tur ir sastādīts tās
zemās formas kļavas. Tagad viņas ir izaugušas platas. Pirmā stāva līmenī visas aug. Jā, pa kokiem vienmēr, ja mēs stādām, būtu svarīgi izvērtēt viņu nākotnes vīzijā, cik viņš būs liels, ko viņš tur darīs. Gan labu, gan sliktu. Un tāpēc katrai vietai tā precīzi pateikt, pirmais stāvs, otrais stāvs, precīzi definīcijas nebūs. Ir pirms stādīšanas jāizvērtē esošā vieta, apkārtējā vide un plānotais mērķis. Un, ja es pie tā mērķa. Principā mums sanāk ielu koki, skvēri, mazās zaļās zonas. Tātad ielu kokos mēs nevaram milzīgus kokus ielikt, jo tad viņi apsaimniekošana būs grūta un sarežģīta un ļoti regulāri nepieciešama. Tātad tur jābūt kaut kādiem šaurākiem, mazākiem, bet kas arī pilda funkciju. Tad skvēri un tādas mazas zaļās zonas, kas ir pie daudzstāvu mājām vai kaut kādiem mikrorajoniem. Tur jau mēs varam runāt jau par lielākiem kokiem, kur var brīvi augst vairāk, tur mazāk varbūt apsaimniekošana būs, un tad jau ir lielie parki, kas ir. Tur jau pilnīgi mēs varam stādīt visu lielākos kokus, kas varbūt vajadzētu paskaidrot, teiksim, tie, kas varbūt pirmo reizi kaut ko klausās tādu par kokiem, ko nozīmē otrais stāvs un pirmais stāvs, kā to saprast? Mežonieki. Pa lielām pirmais stāvs, tas ir mazi zemi koki vai liela auguma krūmi, kas aizpilda, teiksim, pirmos, var kļūdīties izmēros, bet, teiksim, līdz 5 metriem, varbūt 6. Tur jāatprast tiešām mežoniekiem, jo tas ir mežonieku termins. Pirmais stāvs, tie ir visaugstākie koki, valdaudzes koki, kas ir otrādāk, 18 un vairāk metri. Ok. Un tad mēs griežam visu otrādāk. Otrais stāvs ir tas, kas ir auga zem tā pirmā stāva. Pretēji, kā mēs mājas būvējam. Jā. Ok, tad mēs terminos kļūdījāmies. Okay. Bet mēs neesam mežnieki. Labam momentam pieskāries. Jo ir jāuzsver, ka ir ļoti liela atšķirības starp kokopju un kokcirtēju. Ja? Jo mežnieks un dārznieks tās ir divas pilnīgi atšķirīgas profesijas. Un ja mēs runājam par kokiem ārpus mežiem, tad mums ir jārunā ar speciālistiem, kas zina, kas ir koki ārpus mežiem. Jo tad bija viedokļi pavisam citi par kokiem. Tur ir pavisam cits mērķis. Jā, tieši tā. Koki mērķis mežā, cits un viņi ir arī biznes. Jā. Tas ir koku materiāls, un ja mēs pilsētā rēķinām koku materiālu cenās, tad būsim zaudētājos. Jā, bet tas ir ļoti svarīgi. Svarīgi ir arī saprast, ka ir kopējās kaut kādas izmaksas. Kad koks nav baļķis, viņš kaut ko arī dod. Viņš cesē, viņš noēno, viņš pasargā, viņš ļoti daudz ko izdara. Un ja no vienas puses, ja viņi nepareizi iestāda un tuvo ēkai, tad iedzīvotājiem nepatīk, tāpēc, ka tie zari lien iekšā pa logiem. Bet ja to koku nocirtīs, viņiem nepatiks vēl vairāk, jo izrādās, ka viņi dzīvo dienvidu pusē. Jā. Tur ir ļoti prātīgi jāstāda un ļoti bieži saskaros ar to savā darbā. Jāpārstāda, jo pa biezu salika. Atgriežoties pie tā jautājuma, kādus kokus stādaudzētājs piedāvā mums dažādas formas, izmērus, lielumus, krāsas. Tiešām tie sortimenti aug jau pa dienām bez mazvai. Un to pašu ozolu mēs varam dabūt sarkanu, mēs viņu varam dabūt piramidālu, plati piramidālu. Pat ir jau, man liekas, globosas. Esmu jau manījusi kaut kur Eiropā ozols, līdz ar to nav milzīgie ozoli, kas ir lauka vidū, bet mēs viņus varam dabūt dažādās formās, izmēros, augstumos. Un būs jums tas ozols, ko iestādīt par godu dēlu dzimšanai. Tā ir nav dažādība, kāpēc visi brauc uz Siguldu rudenī. Ja tur ir ļoti dažādas krāsas. Ja tur būtu tikai eglas vai tikai bērzi, būtu ļoti apnicīgi, vai ne? Bet atpakaļ par tām inovācijām runājot, klausos par koku pārstādīšanu. Tad gribu saprast, jebkuru koku var pārstādīt. Es saprotu, ka ne jebkuru koku vajag pārstādīt. Kā to izvērtēt, kā to noteikt, kā to izdarīt? Pirmkārt, jā, var pārstādīt jebkuru veselīgu koku, bet jo lielāks koks, jo vairāk vajag apsvērt vajadzību pārstādīt. Jo tas tā kā ar cilvēku. Ir jāsaprot. Un naudu saskaitīt arī. Koks. Pa klientu naudu var uz mēnesi arī koku pārstādīt. Bet ir ļoti svarīgi, un viņš augs šodien, jā, pie attiecīgi budžeti. Bet ir ļoti svarīgi izvērtēt, vai vajag pārstādīt. Man liekas,
pēdējais, kas bija tas veloceliņš, kur tur Zolitūdē, ja, kur tā kā beigās tomēr izvērtēja, ka ļoti daudz arī var nezāģēt vispār nost, un ka celiņu var arī savādāk būvēt, vai ne? Un kur bija kļūda? Arhitektā. Ja, arhitektā bija kļūda. AutoCADā vieglāk ir iezīmēt taisnas līnijas vienkārši. Nu, tā kā uz rūtiņu lapām. Dodam balts lapas studentiem, lai viņi zīmē uz baltajām. Tā kā tie, kas raksta uz līniju lapām, ar tiem būs vislielākās problēmas. Tā sanāk, jo visumā arhitekti vienmēr domā, ka AutoCADā ir baigi sarežģīti visu izdarīt, un lai pārplānotu projektu, tas ir baigais laiks. Es atvainojos, nozāģēt kokus un stādīt jaunus vai pārstādīt kokus dēļ tā, ka viņi ir iezīmējuši tieši tādas smukas taisnas līnijas, tas arī nav viegls darbs. Un man liekas, ka beigās ekonomiski izdevīgāk ir tomēr AutoCADā pabīdīt tās līnijas. Diemžēl gribu piebilst par arhitektiem. Neteikšu, ka viņi man labākie draugi, jo viņi bieži vien paskatās topogrāfijā un novelk līniju. Taisnu, liektu, tā, lai smuki izskatās. Bet viņi neaiziet dabā paskatīties, kas te ir pa kokiem, jo bieži vien, lai būtu diškoks, nevajag lielu koku. Rīgā ginka koks, Korilas klūrna, kokveida lazda, 50 cm apkārtmērs. Parastā ieva metis 50 apkārtmērs, diškoks. Tūji arī bija. Tūji arī, jā. Baltalks un tā tālāk. Jā. Ir arī, viņš pastāsta topenē, kaut kāds 40 koks. Normāli, viņi tek var nocirst. Bet dabā viņi neapskatās, bieži vien arī var izmukt no šī neērtās situācijas, pasūtot koku novērtējumu. Un tad viss atklājās, visi diškoki un visādi citādi arī ekoloģiski vērtīgi koki, kuros dzīvo kaut kādas dzīvotnes, kas ir aizsargājamas sugas. Bet paskatoties topogrāfijā, to mēs neredzam. Un tad, kad sākās būvdarbi, tad bieži vien sākās visādi čēpēji, tāpēc, ka tur tagad man uz diškoka teritorijas ieplānot ēka liela pa miljoniem. Ko tagad darīt? Un ne visi koki labi pārstādās. Pareizi Edmunds teica, ja ir laba veselība kokam, tieši tā, bet ja koks ir novārdzis un jau liels, lētāk tiešām ir viņu nozāģēt un iestādīt citu, bet ja viņš jau ticis līdz diškoka statusam, tad tā jau ir nopietna problēma. Otrs ir nozāģēt un iestādīt citu, cik daudz citu. Jo tā ir nākošā lieta, jo katrs koks viņš ražo skābekli. Mēs viņu elpojam to skābekli. Un iedomājieties, jūs tagad elpojat, jo ir koks. Un tagad jūs to koku nozāģējat, tagad aizturiet elpu, kamēr izaugs tie mazie. Tikpat daudz lapu vainagu, cik bija tam lielajam. Tad viņš ražos tieši tikpat daudz skābekli. Tā kā, bet pārstādīt var, paņēmieni ir dažādi. Un mums tas ienāk arvien tā kā jauna lieta un arvien vairāk, bet Eiropa to zina jau no pagājušā gadsimta, un viņi jau ir savu jomu tā kā pieregulējuši ar pieredzi. Viņiem ir vadlīnijas lielu koku pārstādīšanai, viņi viņas lieto daudz vācieši, holandieši, zviedri, viņi tur katrs adoptē bišķi sev, bet ideja tur apakšā ir viena un tā pati. Koks var pārstādīt ar sakņu ietveru, bez sakņu ietveru. No tā, to nosaka tehnoloģija, kur mēs piemērojam. Vienalga, kas tas būtu. Pēc līdzības tas ir nopirkt augu potiņā vai augu ar kailām saknēm. Un attiecīgi arī tās rūpes par to, kas ir iestādīts potiņā vai kailām saknēm, atšķirās. Ja. Un tāpat ir ar koku, tas ir cits mērogs. Tagad, protams, ir 21. gadsimts, attīstās tehnoloģijas, izstrādājās vadlīnijas, un mēs domājam, ka mēs tikai tagad esam sākuši iemācīties tā kārtīgi pārstādīt lielus kokus, taču man ir piemērs ar 100 gadu vecu vēsturi. Manā pusē aiz mežsargam pie mājas. Vecs? Es nezinu. Zinu, man kā vēsturniekam. Pirms 100 gadiem ar 3 zirgu pajūgu no meža vai no lauka, nezinu, tika atvests ozols. Dotajā brīdī viņš ir jau diškoks.
Bet tas bija pirms 100 gadiem. Mūsu senči jau to mācīja darīt. Un, ja tas koks aug tur vēl šodien, tad viņi to mācīja tiešām kārtīgi darīt. Bet nav jau nekāda baigā tur Ķīnas ābece, tur paņemt lāpstu, un, ja tev ir loģiskā domāšana, vienkārši paņem pēc iespējas vairāk saknes. Nē, tur ir runa tā, ka tikai tas bija liels koks, jā, jo tas nebija kaut kāds tur bērziņš, ozoliņš vai kļaviņa mežmalā ar lāpstiņu izrakt. Tur bija nopietnas darbs, jo 3 zirgu pajūgs, tas jau vien kaut ko liecina, ka tas ir bijis kārtīgs koks. Tu par to lielo mākslu pateici, tagad mēs iedomājamies situāciju būvlaukumā, kur, lai es varētu mūrēt sienu, man ir vajadzīgs tur kuras kategorijas mūrnieks un apmetējs un vēl, bet, lai es izraktu koku, tad tas apmetējs ar lāpstu vienkārši to var darīt. Ja? Un tas ir ok. Tā kā es domāju, ka tur ir daudz vēl ko par to padomāt. Man ir prieks tad, kad es satieku būdaru vadītāju, kurš saka, es esmu agronoms pēc pamatizglītības. Mūsu paudze ir tā, kurai pamatizglītība kardināli atšķirās no nodarbošanās. Ja? Tā kā tas ir labi. Acīm redzot, Rīgas Politehniskais institūts ir daudz ko labu arī mācījis loģiskajā domāšanā kā reize. Ja? Bet jā, pārstādīt var un vienmēr vajag izsvērt, vai vajag. Tas ir galvenais. Jā. Bet risinājumi ir, tehnoloģijas ir. Izdarīt var. Varam jau visu kaut ko sūdzēties vai nesūdzēties gan par arhitektiem, gan par būvniekiem, bet viņi dod mums to darbu. Mēs esam atraduši, esam tiešām atraduši nišu, kur citi nelien iekšā un veicam to pārstādīšanu un veicam tās apsaimniekošanas, jo viņi vienkārši rada mums to darbu. Arhitektiem paldies. Jā, līdz ar to tiem arhitektiem liels paldies. Mums ir ļoti, ļoti daudz darba. Viņi varētu daudz ko iekonomēt, padomājot nedaudz un paskatoties plašāk, un tad varbūt mums būs mazāk darbs, bet mums būs jāmeklē cits nodarbs. Kopsim tos kokus, ko saglabājam. Jā. Jo koku kopšana arī ir lieta, kur ļoti daudz cilvēku vienmēr saka, vai te lielam kokam kaut kas jādara. Lielam kokam ir jādara. Ja tu gribi, lai viņš veselīgi aug 100 un vairāk gadus, tad viņam vainags ir jākop. Tad viņš arī nebūs bīstams, jo tad bieži vien tas arguments par nozāģēšanu ir tie zari krīt uz galvas un tad apdraud visus, kas iet pa apakšu. To zars vajag izzāģēt, vainags sakot. Un koks augs. Un tad, kad jau viņam jau ir pēdējās stundas un viņš tāds ir, tad tas jau ir par vēlu. Koks ir jākop kopš iestādīšanas. Regulāri jākop. Cik bieži Aigars zinās pateikt? Tad jaunam kokam tas būtu jādara mazliet biežāk. Varbūt pat katru gadu, un varbūt katru otro, varbūt katru trešo. Viss atkarīgs no koka sugas un vēlmēm, ko mēs no tā koka gribam, un pats pa sevi arī no vietas, kur viņš aug. Jo lauku teritorijā es jaunam kokam katru gadu paceļu vainagu par iepriekšējā gada pieauguma tiesu. Un paliek viciņa, jo es dzenu augšā stumbru. Kāpēc es to daru tik bieži? Tas ir tāpēc, ka šogad pavasarī nogrieztā brūce rudenī ir aizrētojusi. Ja tas būs Rīgas pilsētas vai citas pilsētas ceļmalas koks, kur mēs esam iestādījuši, un viņš ir 10 gadu tur audzis, un pēkšņi mēs izdomājam, tiešām mums tas vainags ir jāpaceļ, tur brūces jau būs 5, 7 un pat lielāk centimetru diametrā, kuras tik drīz neaizrētos, attīstīsies trupe. Vai tas būs kokam labi? Nē. Bet tā ir pilsēta vide, kurā parasti trūkst naudas. Gribēšana varbūt būtu, jo jau tagad pēdējos gados arī ne tikai pārvaldītāji, arī paši cilvēki, iedzīvotāji sāk palikt izglītotāki. Un viss paliek labāk, taču bieži vien mēs atduramies par to, ka mums nav naudas, lai to izdarītu. Jo mums ir kaut kur citur jāstāda, kaut kur citur jākopa, kaut kur lielie koki, arī mirušie koki jānozāģē. Tas viss prasa naudu, laiku, līdzekļus. Jo lielāka pilsēta, jo mazāk tam visam atliek naudas. Bet vienmēr ir jādomā par kopējām izmaksām, jo arī tā kopšana, viņa rada atkritumus, viņa rada šķeldu. Šķeldu var izmantot savukārt apzaļumošanā. Līdz ar to, ja tu pērc katru atsevišķu
darbu vai pakalpojumu, tas ir dārgi. Bet, ja tu to visu konsolidē un nesasmalcini to, teiksim, koku iestādīt, tad arī koku kopi. Ja? Koku kopi, tad tu sasmalcināto šķeldu var izmantot viņa paša apbēršanai. Bet, ja tos darbus sasmalcina un taisa 3 iepirkumus, tad tas būs ļoti dārgi. Ja? Un gala beigās atbildības jau nav, jo tā atbildības sadalīšana viņa rada bezatbildību, jo īsti jau nav no kā paprasīt vairs. Bet par to koku kopšanu tas ir tā, katrs, protams, ar šķērītēm apgriezt koku, ja, bet es no savas reālas pieredzes varu teikt, ka es skaisti apgriezu ķirsīti maziņu, un tad, kad nākošreiz atbrauca kokopis, viņš teica, tu esi nogriezt visu, ko nevajadzēja. un atstājis to, ko varēja nogriezt, tāpēc tur ir jāzina, un tas ir jāmāk, un jo lielāks koks, jo svarīgāk prasīt speciālistu. Nē, tāpēc arī mums ir profesija arborists, ir profesija dārznieks, kuri zina savus darbus, ko viņi prot darīt, un zina, kur griezt, kā griezt, kāpēc griezt, un kas no tā sanāks. Jo mēs mākam ļoti daudz ko, bet mēs nedaram jurista darbu, mēs nedaram vairs arī auto atslēdznieka darbus, mēs mašīnītes atdodam servisā, un tāpēc ir vajadzīgi arboristi. Nevajag griezt pašam. Ja tas ir augļdārs, saucam dārzniekus, arī viņi to zina, ko darīt, kā darīt. Un nevajag skriet ar galvu sienā, izdomāt jaunu trīsriteni, jo katram jādara savs darbs. Tas nekas, ka mēs esam plaša profila speciālisti, mēs mākam daudz ko, bet vai līdz galam. Jo manā skatījumā tā, ka tas, kas zina visu, nezina neko. Uz kaut kādam mēram mēs varam katrs kaut ko darīt, bet tas beigās jau paņem visu mūsu brīvo laiku. Lampiņu jau vajadzētu prast nomainīt pašam. Nevajadzētu iet uz to, ka certificētu lampiņu ieskrūvētāju mums vajag, jā. Bet par profesijām ir tā, ka es aicinātu vispār visus klausītājus domāt par to, ka tad, kad ir būvdarbi, tad mums ir būvdarbu vadītājs, kurš zina, kā visus būvdarbus organizēt, bet mums trūkst vadītāja par apzaļumošanas darbiem un par visu zaļo, kas aug tajā būvlaukumā, jo kokus esošos ir jāsargā, jaunos ir jāstāda, varbūt kaut kas jāpārvieto, un tur nevajag būvnieku izglītību, tur vajag dārznieku izglītību. Zin kā, to, man liekas, sfēru sāk pamazām pārņemt ainavu arhitekti, bet ainavu arhitekti viņi projektē un plāno, viņi neierīko, viņi nevar zināt, bet vismaz kaut kādā virzienā mēs ejam bišķiņi, bet tad ainavu arhitektiem būtu jāpapildina mācību programma par ierīkošanas darbiem. Tad jau arhitekti varētu pārņemt arī būvdarbu vadību, ne? Pēc analoģijas. Būvdarbu vadībā tur būvnieks, viņš vada būvdarbus, bet pa pārējo tas viņiem ir traucēklis. Un ir labas kompānijas, kuras tiešām piesaista speciālistus autoru uzraudzībai būvdarbu laikā par kokiem, par apstādījumiem, lai viņi tiktu saglabāti. Bet arī visu uzraudzību, diemžēl, bieži gadās būvnieki, kuriem tas koks ir tikai traucēklis. Viņš priecīgs būtu, ja viņu nebūtu. Taču viņš saprot, ka viņam tas objekts ir jānodod un tie koki ir jāsaglabā, gribi, negribi, bet vai tāpēc viņš laistīs? Nelaistīs. Ja tu viņu nespiedīsi no malas un nedarīsi visu kaut ko, lai tikai viņš to izdarītu. Un pat ar vārdiem šodien ārā 30 grādi, bobļi tā ūdeni ienest aizliegts, tad vienmēr skatās, kas tev temperatūra? Kā tad mēs varēsim pastrādāt bez ūdens, bet kokiem arī dzert gribās? Liela koki izdzer ļoti daudz. Jā, ļoti daudz, un tad, kad būvē un kaut ko blakus rodas, tad tu maini vispār visu gruntsūdens līmeni tajā apkārtnē. Tas ļoti viens ir gruntsūdens mainās, īpaši, ja vēl tiek viņš atsūknēts. Otrs ir tas, kad bieži tā ir būvbedre un visas malas kalsti. Jā. Saulē, vējā. Atklātām saknēm. Un ar atklātām saknēm, jā, tieši tā. Jā, bet to varētu redzēt un teiksim, uzraudzīt un organizēt tieši to darbu vadītājs, nevis būvdarbu vadītājs. Jā, tas jāuzrauga ir nevis būvinspektoriem un būvdarbu vadītājiem. Tur jābūt speciālistam no nozares. Vai tas ir dārznieki, vai tie ir
arboristi, bet cilvēks, kurš zina koku vajadzības un izprot arī vispārējās lietas. Runājot par koku vajadzībām un inovācijām, ir jau daudzus gadus šobrīd jau ir sulu plūsmu mērīšanas instrumenti, kur tu vari redzēt pa visu diennakts. Ja tev ir uzstādīti, tu vari redzēt, kurā brīdī sulu plūsma norit koka stumbrā. Kad viņam vajag dzert, kad nevajag, kad viņam ir miera periods un viņš nedzers, un tu vari pielāgoties šiem rādītājiem, un tu zināsi, kad tieši laistīt, kad ir visefektīvākais laiks laistīšanai, kad tas ir lieki, jo viņš pat neuzsūc to visu. Tas viss ir, mūsdienu tehnoloģijas jau iet uz priekšu. Spēj tikai viņām sekot līdzi un izvēlēties pareizo aplikāciju un instrumentu bez mazai. Bet, un, lai zinātu, vai tas ūdens pietiks, ir tagad arī augstnē izvietojami mitruma mērītāji. Jā, sensori. Un tu saproti, ka dotajā brīdī tam kokam vajag ūdeni, un tu paskaties tabuliņā, man ir tikai 5%, vajag 12, vai 30, vai 70. Viss savienots ar telefonu, tu attālināt no telefona un vienkārši ieslēgt laistīšanas sistēmu. Jā, bet tas interesants moments, jo, ja tu vari nomērīt, cik mitra ir augsne, bet vai pretī pietiekoši daudz zinātnes uzkrāts, cik viņa mitrai jābūt augstnē šim izmēra kokam, vai ne? Parametri ir zināmi. Jā, un otra lieta, kad bieži vien ir tā, kad tiek piekopta šī pilienu laistīšanas uzstādīšana. Mazam augam tas nav tik kritiski kā ļoti lielam augam, jo lielam augam, ja tu visu laiku pilini vienā vietā ūdeni, viņš tajā vietā arī saknes attīsta. Ja? Ja tu viņam veic to laistīšanu tur reizi periodisku kaut kādu vienalga reizi nedēļā, bet lielā apjomā, tad viņš pēc tam pārējā sausuma periodā audzē saknes, meklē jaunu ūdeni. Un tā ir milzīga atšķirība, lai tas koks izaugtu stabils. Es lielu dzīves daļu esmu bijis kā teritorija labiekārtotājs, darba vadītājs, dārznieks un automātisko laistīšanu, jebkurā dārzā esmu saucis par automātisko slapināšanu. Tas ir sliktākais, ko mēs varam izdarīt ar augiem. Katru nakti ieslēdzās taimerīts un tik ilgu laiku pēc aprēķinātā ūdens daudzuma viņš padod ūdeni. Tas nav vajadzīgs. Sistēma ok, bet viņai jābūt palaižamai manuāli tad, kad viņu vajag. Jo pretējā gadījumā esmu bijis dārza rekonstrukcijās, kur lieliem krūmiem, teiksim vairāk krūmiem, jā, sakņu sistēma nav dziļāka par 15 centimetriem. Jo viņam katru nakti no augšas tiek padots ūdens, viņam nevajag saknes dzīt uz gruntsūdeņiem. Otrs ir atnāk dārznieki, uzber barības vielas, viņš ir paēdis, viņam viss pietiek. Savukārt es aizbraucu tagad no mājas uz mēnesi atvaļinājumā. Izbraucot no mājas, izslēdzās elektrība, izšauja korķis. Viss, atbrauc pēc mēnesi, ārā bija 30 grādi, man dārzā ir tuksnesis. Jo augiem saknes nav gājuši līdz gruntsūdeņiem, viņi paši patstāvīgi pastāvēt nevar. Un tā ir nopietna problēma. Cilvēki par to nedomā. Domā, es uzstādīšu automātisko laistīšanu, man nekas nebūs nejālaista, viss būs baigi forši, bet par tādām lietām nedomā, kad var arī notikties šādas lietas. Zin kā, mēs esam slinki, cilvēks pats sevi ir slinks, tāpēc jau tās inovācijas rodās visu laiku. Un mēs apkārtējo vidi arī padaram slinku. Tas tāds ritenis mums ir. Jo līdzībā ar to pilienu laistīšanu, tāds piemērs no pilsētas dzīves. Ir liels koks, apkārt viņam ir asfaltēts stāvlaukums, viņam tur metrs reiz metrs ir atstāta zālīte pie stumbra, ja, kas nozīmē, ka tas ūdens arī tur uzlīst metrs reiz metrs. Turklāt tas viss vēl ir zem koka vainaga, tad uzlīst ļoti maz. Pa ziemu tur uzlīst sālsūdens no stāvlaukuma, ja, un beigās tas koks ir nestabils, bet nevis tāpēc, ka koks ir slikts uzreiz pilsētē, bet tāpēc, ka nepareizi izbūvēts stāvlaukums. Ja. Bieži vien jau tā ir, kad pie koku bojājas vai viņa fiziskā stāvokļa samazināšanās ir vainīgi esam mēs paši. Nojaucam kādu ēku, noraujam saknes kādā pusē, tad vējš viņu gāž ārā vai iestādām nepiemērotos augšanas apstākļos. Un pa lielam
koka problēmu nākotnē mēs varam paredzēt pēc savas darbības veikšanas. Jo, ja mēs izdarām vienu, būs tādas problēmas, izdarām otru, būs citas problēmas. Un vajadzētu to saprast jau pirms mēs kaut ko darām, lai pie tādām problēmām nenonāktu. Bet tas ir pilnīgi pa visu. Mēs esam egoistiski un skatāmies šauri tikai par sevi, nedomājot par nākošajām paudzēm. Tāpēc jau tās klimata pārmaiņas ir tādas, tāpēc mēs šobrīd runājam par to, jo iepriekšējie par mums nedomāja. Nākamie jautājumi. Es tā klausos ilgi Tā tēma ir ļoti plaša, jā. Viņi ir plaši un daudz ko klausīties, bet man radās priekšstats un tāds arī savu novērojumu no savu darba ir, kad nereti tajā būvniecības objektā viss jau ir labi līdz tam brīdim, kad viņi saprot, ka viņi kaut ko dara nepareizi. Un tad, kad izsauc speciālistu un speciālists saka, ka te nav pareizi darīts tas, te nav darīts tas, viņi jau nevar atļauties, jo viņiem no tāmē ielikts tas cilvēks, kas pasaka, kā pareizi izdarīt, ja viņiem jāstrādā kaut tūmā. Un tad ir tā, ka, kur viņi samaksāt nevar, bet vajag glābt situāciju. Jā, es ar tādām lietām esmu vairāk kārt saskāries. Man patīk vienmēr tas teiciens, ka visi lielie darbi sākās uz papīra. Vispirms mēs izdomājam, ko mēs darīsim, kur darīsim, kā darīsim, un lai to izdarītu, kas ir jādara, lai būtu tā, kā vajag. Tā ir lētākā piedāvājuma problēma, jo tāmētājs tāmējot, pirmkārt, viņš nezina nemaz daudz ko. Un to, ko viņš nezina, viņam nav laika painteresēties, jo viss ir ātri. Un tad, kad tev ir ielikts tā koka pārstādīšanai 100 eiro, jo 2 stundu laikā ar traktoru var izrakt. Un tad tu saproti, ka tas budžets nav tāds, un tad ko? Pirmais risinām ciršanu. Un vēl, protams, nav paredzēta laistīšana pēc tam pa 100 eiro. Tur vairs laistīšana pa 100 eiro. Jā, un tad kā celtnieki pirmais jautājums, vai var nocirst? Jā? Jo nav naudas saglabāt. Tad tas ir jābūt pietiekoši atjautīgam to tāmu sagatavojot katru pozīciju. Tomēr, ja tu nezini, pajautā. Kaut vai pajautā. Un izsver pēc tam to risku, ja tu viņu neparedzēsi tik lielu un gribēsi vinnēt konkursu, kā tu tiksi ar to pēc tam galā. Bet tas atkal ir pasūtītāji tālāk jautājums. Viņš prasa vai neprasa, ko viņš prasa. Tur jau tā lielākā problēma, ka tagad viss notiek uz iepirkumiem un uzvar tas, kas ir iesniedzis lētāko. Tas ir viena no tēmām, jā, šo te koku saglabāšana ir tas normatīvais regulējums, kas bieži vien ir šķidrs un pietrūkst, lai varētu pasūtītājs vismaz uz kaut ko atsaukties. Viņš arī nevar visu uzskaitīt katrā iepirkuma reglamentā, kas ir jāizdara. Zin kā, domā un dara un mēģina jau labot šīs situācijas. Visi jau saprot, ka tas lētākais nekad vienmēr nav tas labākais, bet lēni tas viss mums notiek. Bet es tomēr neesmu varējis pa 30 gadiem saprast, kur tad ir tas ekonomiski izdevīgākais iepirkuma variants, kur neviens nepiemēro. Kur ir tā problēma? Problēma ir izdomāt kritērijus, kas ir ekonomiski izdevīgāki. Tas tiešām ir tik grūti. Droši vien, kad vieglāk viņi ir apstrīdami no visādām pusēm. Un tad vienkārši jūras negrib ķēpāties. Akals slinkums. Slinkums virza attīstību, jā? Kā ar droniem ir mūsu darbā? Dronus izmantot? Pārstādīšanai? Ne tikai, pa inovācijām runājot. Patreiz pie tā strādājam, zinām. Mēs runājam par stādīšanu, bet man liekas, ka stādīt, es redzēju, tur prezentācijās ir mašīnas, ir gaisa lāpsas, gaisa ekskavātori, ko vēl es tur tādu labi redzu, bet es teiksim, izstādēju, apmeklējot, staigājot, skatos, ir arī tādi lieli droni. Viņi tā kā vairāk orientēti uz lauksaimniekiem, bet vienā video materiālā redzēju, kad arī kokaugiem izmanto. Vai Latvijā tas ir tiek piemērots, kaut ko dara, un kur tad īsti viņu likt to dronu? Šobrīd, man liekas, vismaz pie mums Latvijā, mēs pārsvarā glābjam tos dronus no kokiem. Tas ir šobrīd tas, ar ko mēs nodarbojamies. Bet tas, kas ir citur pasaulē, ja mēs skatāmies, tad droni tiešām ļoti plaši tiek izmantoti
koku apsekošanā, vērtēšanā, to pašu, ja ir koku vainagos uzstādītas dinamiskās sistēmas vai jebkāda cita veida sistēma, kas viņu stabilizē vainagu, tad apsekošanā vai tur viss ir kārtībā. Bet man ir jautājums, skatoties caur ekrānu un skatoties tiešām, kad es pats esmu klāt pie tās sistēmas vai saites vai tā koka, tur nav starpība? Beidz, tagad tie jaunie droni, tas ir... tiešām baili paliek, cik tālu viņi ir aizgājuši un tās bildes izšķirtspējas ir brīnišķīgas. Bet ir jāiemācās atpazīt, jo tad, kad dronu uzlaid kokā, viņš tur ir, tur tikai atsteņi ir, bet tad, kad tu pats esi, tur tava roka, tava tausta, tad tu jau jūti tām lietām, maņām. Tur, piemēram, mums tagad skolā arī ir robots, kas braukā pa teritoriju un visu laiku fiksē bildi ar augiem. Un viņš sūta informāciju, vai viņam trūks kaut kāda mikroelementa, vai viņam ir kaut kādas problēmas, viņš atpazīst un sūta bez maz vai brīdinājumu eroru, ka tur kaut kas viņam trūkst un kas tieši trūkst. Bet par tā saitēm, ko koku saitēm nesūta nekādu informāciju. Tur, kamēr līdz kokiem tiks. Bet tas ir tas, ka mūsu nozara, kas saistīta ar kokiem, mēs skatāmies, kas citās industrijās attīstās. Tāpēc jau ir militārais vienmēr ies pa priekšu un lauksaimniecība. No sākuma būs fūrēm un lauksaimnieku traktoriem un militārajā, un tad tikai pie mums parastajiem mirstīgajiem cilvēkiem atnāks tas viss jaunums. Tāpēc jā, mēs skatāmies, kas ir citās industrijās, un tad mēs mēģinām viņu pielāgot priekš sevis. Tas, kas ir, jā, tie labie jaunie droni, kuriem ir labās izšķirtspējas, tu vari tiešām pielidot klāt un apskatīties, kad par datumu, kad tas ir uzstādīts, jo no lejas to ar binoklu tik labi to neredzi. Tu vari apskatīties, vai tur ir kaut kāda mehāniska bojājuma, vai bezmaz vai vāvers tur ir saplēsuši kaut ko, vai nē. Tas viss ir apskatīties tās pašas plaisas kokā, savienojuma vietas žākalēs un tādas lietas. To visu var tagad baigi labi novērtēt. Un tev pat nav jākāp iekšā kokā, pirms tu... Jā, bet cik tas maksā daiga? Uzkāpt, es apmēram, man ir priekš tas, ko tas prasa laiku, un tās izmaksas tagad ar to dronu. Apsakošana. Jaunāki mēs nekļūstam, ir jādomā, kā turpināt savu strādāt nozarē. No. Bet tās izmaksas ir mazākas, kad es pielietoju tehnoloģijas? Izmaksas tu nevari rēķināt uz 1 gadu vai 1 koku. Tas ir investīcijas. Protams, tas sākumā investīcijas ir dārgas, bet pēc tam jau viņas tev atmaksājas. Nav tā, ka tas drons pēc gada tev ir jāmaina. Un veselība tomēr arī jātaupa. Kaut kā jau līdz 67 gadiem būs jānodzīvo, lai tiktu pie pensijas. Jā. Tā kā droni tiešām nāk iekšā tieši uz tādām koku vērtēšanām un apsaimniekošanām mežsaimniecībā. Ar viņus izmanto, lai apskatītos, un lauksaimniecībā jau sen ir. Bet jā, pilsētas koku apsaimniekošanā ļoti lēni pie mums nāk. Šobrīd, principā, mēs kokopju arboristi pārsvarā viņus glābjam, kas ir iesprūduši kokos. Man ir jautājums par tehnoloģijām. Ir koks, viņš no ārpuses izskatās vesels. Ir kaut kādas tehnikas, kā var redzēt un pārbaudīt, kas tur iekšā aiz mizas viņam notiek? Kāds ir stāvoklis stumbrā? Vai viņš ir stabils vai nē, vai trausls izpūts? Tagad arī nāk tehnoloģijas iekšā. Ir iespējams iegādāties aplikāciju telefoniem, ar kuru mēs varam noskanēt stumbra iekšpusi, paskatīties dobumus, trupas attīstības līmenī. Un ir arī skaneris saknēm. Protams, priekš mums tas ir mega dārgi dotajā brīdī, jo tas pieprasījums nav tik liels. Mēs vēl darbojamies it kā vairāk vai mazāk ar vecākām tehnoloģijām, ar maziem urbīšiem, urbēm cauri vai skenējam to koku stumbru ar citādām metodikām, kas arī nav lētas. Un, protams, tagad viss iet uz attīstību, un drīz tas būs pieejams, ja dikti gribēs katram kaut vai. Tikai dotajā brīdī tā aplikācija maksā ļoti lielu naudu, arī abonēšana maksā naudu, un pats par sevi tur ir arī attiecīgi pretīm jābūt telefonam, iPhone pēdējais, Pro Plus. Maksāt reklāmu. Bet tas ir tas, ka tās inovācijas ir no citām nozarēm. Piemēram, sakņu skeneris, kas ir, viņš jau ir nāk no reāla komunikāciju turētājiem. Lai viņi pārbaudītu komunikācijas. Viņi vienkārši ir bērnu ratiņiem bez mazai braukā pāri ceļam un skatās, vai tur ir vai nav. Tas viss ir pielāgots koku vajadzībām. Mēs čiepjam no citām industrijām viņu idejas un viņu jau izstrādotos prototipus un pielāgojam tieši sev.
Tas ir pareizais virziens. Tomogrāfs jau arī, viņš uz skaņu ir, tas jau kaut kur ir, un mēs viņu vienkārši pielāgojam. Bet visi šie aparāti, kas ir izstrādāti, viņi tikai mums paplašina redzesloku. Neviens nav atņēmis jums loģisko domāšanu un acis. Līdz ar to mēs paši vēl joprojām vērtējam vizuāli un saliekam to bildi kopā par dažādiem puzlīšiem, izmantojot papildus vai nu sakņu skenerus, vai dendrotomogrāfs, kas lokāli tev parāda bildi tikai tajā zonā, kuru tu skaties, vai tie ir rezostogrāfi, vai tas ir vilkšanas tests statiskais, kuru mēs pārbaudam, vai koks ir stabils, vai viņš iztur tādu slodzi noteiktu, kādu mēs viņam pieliekam, vai sakņu sistēma izturēs vai nē. Tā kā ir jau tie aparāti. Protams, Latvija ir tādā ekonomiskā situācijā, kādā ir. Eiropā un pasaulē ļoti plaši viņus izmanto, un gan universitātēs ir daudz diplomu darbi un pētījumi par to visu. Nu, mēs ļoti lēnām ejam uz to visu, bet ejam. Man pieredze rāda, ka pie mazas ekonomikas sadarbība ir labākais modelis. Nu, jā, kad nevis katrs pērk savu skeneri, bet ir viens skeneris varbūt uz visu Latviju. Jā. Es jau ilgu laiku cenšos, bet ja tu dabū pa projektu naudām, tad tu nevari tā kā ārpakalpojumu viņu sniegt. Tad nevar sniegt ārpakalpojumu. Bet vispār izklausās, ka kokopības un koku audzēšanas un kopšanas un stādīšanas un tā nozara viņa ir tā ļoti radoša, vai ne? Mēs visur, kur aizgūstam no citurienes un, protams, izmantot. Tas ir labi. Nu, mūsu nozarēs īstenībā visu laiku ir jāskatās, kas notiek būvniecības nozarē, kas notiek arhitektiem, kas notiek komunikāciju turētājiem, lai mēs varam katrā vietā kaut ko nojaust, ko viņi runā savā starpā un pasmelties idejas un vispārējo. Tā kā mums jābūt ļoti plaši atvērtu prātu. Nu, tāpēc arī tā doma radās par asociācijas izveidi. Mums ir jākoordinē kopā tās lietas. Cik mēs esam ar atvērtu prātu, ja? Mēs cenšamies apkopot. Tieši tā cenšamies. Klau, bet par tiem droniem tu pielido, tur apstrādā bildes, tu saproti. Nu tā, ka tas pēc tam prasa ilgāku laiku, lai tu datus apstrādātu un taisītu un vērtējumus. Tas jau tev ir vizuālais novērtējums. Tu vienkārši fiziski vairs nekāp iekšā un neskaties, kas tur ir, cik tas dobums ir liels, jo no lejas tu neredzi dobumu, kas ir zaram augšpusē. Tas ir tavs acis augšā. Okay. Tas nozīmē, tu vari, protams, uztaisīt bilžu šāviņus, vai kā viņas latviski sauc, bet tas viss ir tavs vizuālais novērtējums vēl joprojām ar droniem. Bet tas nozīmē, ka tavs drons var stāvēt, piemēram, centrālas Latvijas universitātes jumta, pat sēdi bulduros, ietaupa izmaksas uz darba stundām un lido pa visu Rīgu apsakot. Ja? Es domāju, ka pa visu Rīgas nevar vajadzētu atļaujas. Nokārtot no sākuma, lai es varētu lidināties tur. Jā, protams. Jā. Bet, ja nevar aizlidot, tad arī uz vietas nevar došana. Jā, principā tā arī ir kolēģi, kas tiešām netiek ar mašīnu klāt pie tā koka, un tur ir baigais apkārt ceļš jāmēro. Lūdzu, drons. Piebrauc, apskaties, vai viņš vispār tur fiziski atrodas. Droši vien, ka tie ir atkal jauni izaicinājumi saskaņot, vai tu vari lidot, nevari lidot. Te ir pretējā tā situācija, par ko jādomā vienmēr, kad regulē, piemēram, to pašu dronu jautājumu. Ja? Ir kaut kādi jau mums ir noteikumi, kā drīkst lidot, kurš drīkst lidot un kur. Tad es tomēr aicinu tos ierēģņus atturēties no ļoti lielas regulācijas, jo viņi nekad nevar paredzēt, kā mēs to dronu parīt izmantosim. Un tad, ja mums būs aizliegts, tad mēs nevaram savā ekonomikā neko jaunu radīt, kamēr neesam izgrozījuši likumu, kurš ir pieņemts. Tā kā ar to regulāciju pēc jāuzmanās. Vienu regulējot var ierobežot visu ekonomiku. Ja? Nespēja vairs radīt. Sarunas sākumā stāstīja par to, ka Rietumē Eiropā tā pieredze tur gan vairāk bija sarunām par koku stādīšanu, kad ir vadlīnijas dažādas. Cik sekmīgi mēs Latvijā to pārņemam? Cik mēs daudz velkam no rietumiem sev šīs juridiskās formas, lai varētu droši darboties, strādāt? Par cik tā pārstādīšana pēdējos gados ir ienākusi diezgan strauji. Tad ir arī latviski iztulkotās šīs te vadlīnijas par lielkoku pārstādīšanu. Bet viņas iztulkotas ir tas, kas ir rietumvalstīs ar likumu pieņemts, un mēs tikai iztulkojam priekš sevis. Viņām nav likuma normas, tās ir kā vadlīnijas.
Pat kā Bet mums daudz, kas ir Vācijas labi. standarts, tas gan ir valsts apstiprināts standarts. Nu, kas balstīts ir uz būvniecības standartu. Jā, Jā. bet tas viņas jau ir vadlīnijas. standarts ar savu kodu. Un savukārt Zviedrijā ir tās pašas vadlīnijas, kas Vācijā, tikai viņas ir nedaudz tekstuāli pielāgotas, bet pēc satura viņas ir tieši tādas pašas. Holandē visur. Tā kā, tas dokuments ir viens, viņš jau ir 25 gadus pastāv tās vadlīnijas, viņām jau ir 3. redakcija, tur visu laiku tiek ieviests iekšā tā pieredze, kur rodās visā Eiropā. Cik gadi ir? Vadlīnijām jau 25 gadi. 25 3 gadi. redakcijas. Rīgā tikai pirms 2 gadiem parādījās par koku, piemēram, stādīšanu vai koku aizsardzību būvniecības Tad mēs laikā. vēl nevaram cerēt kaut ko rietumniekiem iemācīt jaunu, kamēr vēl Es- nepārņemsim visu viņu. Es vienīgi ceru, ka mēs mācāmies no viņu kļūdām, jo viņi jau 25 gadus un jau 3. redakcija. Tātad mēs ceru, ka mēs ņemam to pēdējo redakciju, nevis pirmo. Nē, tā problēma ir tajā, ka mēs cenšamies radīt savu redakciju. Ar visām viņu 25 gadu kļūdām un iziet viņām cauri. Acīm redzot, mēs nespējam savādāk saprast kļūdas, ja, kā tikai paši. No svešām kļūdām mums ir grūti mācīties, mēs gribam no savām visu iegūt. Ja. Tā kā tas noteikti bremzē. Bet jā, šobrīd tās vadlīnijas ir, viņas ir latviski, viņas var izlasīt, saprast un piemērot arī. Jā, un tie darbi, kas tiek veikti, viņi arī saskaņā ar viņām arī tiek veikti. Tā kā ir uz ko atsaukties, kad pasūta šos darbus. Jā. Vai nu tā ir Eiropas kaut kāda valstu vadlīnijas, vai arī beidzot mums Rīgai parādījušās, kas jau ir Saistošie noteikumi. Jā, saistošie noteikumi. Bet Tā ir. republikas mērogā tie noteikumi saistošie ir stipri atšķirīgi. Katrai pašvaldībai ir savi saistošie noteikumi. Ko vajadzētu tajā lietas labā darīt? Saistošajos noteikumos pa Latviju runājot, viss atkarīgs no tā, cik tai pašvaldībai koki ir svarīgi. Ir vietas, kur nav naudas, ir vietas, gan jau kaut ko izdarīsim, bet ir pašvaldības, kurām koki tomēr ir kā vērtība. Tad, attiecīgi, tur arī kaut kas tiek piemērots, diktēts vai skatīts, lai tos kokus vairāk saglabātu. Bet, jā, diemžēl man pārsteidz tas, ka Rīga var, bet ministrs kabinets nevar. Diemžēl. Jo Rīga ir tālu gājusi ar noteikumiem, ar likumiem, lai saglabātu maksimāli kokus pilsētvidē. Diemžēl ministrs kabinets to nav sapratis, un tātad Latvijā mums koku vairāk nav vajadzīgi. Tikai Rīgā. Man tikai interesē, kā to Eiropas līmeņa stratēģiju izpildīsim ar koku lapotnes pārklājumu nesamazināšanu, cērtot kokus pilsētās. Viņi šito kaut kā ir palaiduši garām, izskatās. Jā, jo līdz šim es esmu dzirdējis, ka par to satraucās tikai mežā. Bet pilsētās nē, bet tā galvenā uzstādījums ir kā reiz pilsētas, jo tur ir pārkaršana, un tas uzreiz rada ļoti daudz citas problēmas pilsētas infrastruktūrā. Tā kā, kad jūs ejat pa ielu vasaras vidū, pa kuru pusi ejat? Ēnas pusi vai ne? Tā kā Vasaras vidū mēs pārvācamies uz laukiem. Jā, dzīvojat zem ozola, jo tur ir ēna. Bet jā, tas, ar ko es esmu saskāries, ir tā, ka ja iztrūks šis kaut kāds reglamentējošs dokuments, kas vispārīgi pasaka principus, kurus vajadzētu ievērot, tad katru reizi kaut kādu darbu pasūtot, tas rakstītājs cenšas aprakstīt, kā tas ir jādara. Un tas savukārt neļauj piedāvāt alternatīvas risinājumus. No tā būtu jāizvairās, radot vienu kopēju vispārēju dokumentu ar principiem, un piedāvātāji var izvēlēties, ko viņi dara un kurām metodēm viņi dara, un tad veidosies kaut kāda cenu salīdzinātība tam. Jo tad ir brīvāka izvēle risinājumiem. Tad jebkurā lietā stādīt, pārstādīt, kopt. es saprotu, ka tās inovācijas principā vairāk ir vajadzīgas tādās viennozīmīgi pilsētvidē, un jo īpaši pilsētās, kurām ir liela vēsture, ar garu vēsturi. Jo jaunās pilsētas, ka būvējas, saprot, viņas jau tiek ņemts vērā un taisa liels plašas ielas un kokus nosaka, cik tuvu tālu stādīt no brauktūs vietas mājām.
tad tā inovācija vairāk ir vajadzīga. Manā skatījumā tie mūsu instrumenti, Rīga, Cēsis, tiešām pilsētas ar lielu garu vēsturi, kur šie koki, lai arī viņi mēm, bet viņi vēstures liecinieki. Teikšu, ka nē, jo es, piemēram, nesen saskāros ar tādu situāciju. Jauns ciemats. Cilvēki skaisti uzbūvē mājas, viņiem ir esošie koki, ko viņi saglabājuši. Viņiem ir kaut kādi jauni sastādīti koki. Un šie koki sāk kalst. Un tad, kad tu aizbrauc un apskaties tos kokus, tad izrādās, ka tie koki stāv ūdenī. Kāpēc viņi stāv ūdenī? Tāpēc, ka visā ciematā nav neviena notegrāvi. Tā kā teikt, ka tas ir tikai lielām teritorijām, tas nebūs pareizi, jo katram arhitektam, jebkuru projektējot, viņam ir jāpadomā, kas ar to vidi apkārt notiks, ko viņš izdarīs. Viņš elementāri lietusūdeni nenovad no teritorijas. Tad tajā teritorijā nebūs zaļās zonas. Viņi vienkārši nokaltīs. Visā visumā jau vispār tas viss ir vajadzīgs jebkurai teritorijai, kas ir urbanizēta jau. Tur, kur mēs esam ieviesušies un saskarās mūsu vajadzības un mūsu lietas ar tiem augiem un kokiem, tur vienmēr vajadzīgs būs viss šīs jaunās inovācijas un vispārējais, lai atrastu šo vidusceļu un būtu gan viens, gan otrs. Gan mūsu komunikācijas, mūsu prasības ar iebraucamiem ceļiem, ēkām un mašīnas novietēm un nezinu ko vēl, un gan arī tie skaistās sakuras, lai būtu, un nezinu, kas vēl. Es gribu pievērst uzmanību vēsturiskajai teritorijai Mežparkam, kurš ir pirmais privātmāju rajons vispār Latvijā, kurš tika uzprojektēts kā privātmāju rajons. Un, ja pa viņu pastaigāt, tad jūs redzēsiet, ka tur nav nevienas taisnas ielas. Un pārējais viss, protams, tur ir koki. Mēs neatceramies vairs, cik daudz viņi bija, kad būvēja tās mājas, vai ne? Bet viņi tur ir un viņi tiek saglabāti. Un tas ir tāds labs piemērs, kā vajadzētu ciemats taisīt. Nevis tā kā kolhozā 3 garas līnijas. Tur bija slikts arhitekts. Meža parkā? Jā, tajā laikā nebija auto. Jā, viņš ar lekāli. Viņam nebija lineāli, viņš ar lekāli jau strādāja, tāpēc viņam tā sanāca. Jā, bet tas ir viens piemērs, kā var uztaisīt ciematu, un droši vien, ka kāds var pateikt, kā nevar uztaisīt. Jā, bet tu pirmīt pieminēji par to, ka koki stāv ūdenī, tāpēc, kad nav lietas ūdeņi novadīti. Jā, tur atkal vainīgi ir mūsu mīļie arhitekti, kuri saplāno Eiropas smukos, skaistos, dziļos grāvjus, kuros mēs nedaudz saslīdot, iebraucam, sasitam mašīnu, ja paliekam dzīvi, baigi forši, bet nevienam grāvim nav notecis uz kaut kurieni. Pat starp iebrauktuvēm pagalmā apakšā nav ielikta caurulīte, lai viņi būtu savienoti. Tas ir reāli mākslīgi radīts dīķis. Un ja mēs esam apkārt pacēluši augšā augsni vai ar trotuāriem, braucot iekšā Lielvārdē, tur ir fantastisks dīķis, kurā peld pīles pēc katra lietus, jo viņam nav notecis. Un, ja tur būtu koki, kokam sākās sakņu slāpšana, un koks iet bojā. Es vispār esmu ievērojis autoceļu būvē vai lielo ielu būvē, ka katru reizi pārbūvējot, tas nulles atzīme ceļās uz augšu. Es nesaprotu, ka tā vajag, ja, kad savādāk laikam nevar vairs pabraukt, bet tad jautājums, cik ilgi tie cilvēki bedrēs pie ielām dzīvos, vai ne? Jo ir taču ielas, kur jau pie palodzēm ir ielas līmenis. Ja, ja mēs kaut ko attīstam, mums jādomā par to labklājību tiem cilvēkiem, kas blakus dzīvo. Paskaties Doma baznīcai, kur ir sākuma punkts, kā kultūrslāns ir uzauts, viņi ir atseguši vaļā. Cik metri? Varam ilgi izturēt tātad. Viņi vienkārši grīmst. Viņi neiesved atkritumus agrāk. Getliņi bija tālu tajos laikos ar zirgu. Bet jā, tie līmeņi viņi mainās, kad infrastruktūra pārbūvē, bet koks jau paliek tur, kur viņš ir, vai ne? Un tad apberot tos, es esmu redzējis, kur apber pa metru, pa pusotru, apber koku stumbrus. Protams, ka viņi būs stabilāks. Staps. Jā, no celtnieka viedokļa, ja dziļāk ierakts ir stabils. Un arī stāda pietiekam dziļi, lai nav mietjāsit, stabilāk stāvēs pēc iestādīšanas. Jā, starp citu par tā stādīšanu pilsētu vidē kaut kādos vecajos centros, vēsturiskajos, kur tiešām iela ir šauriņa, vietas ir maz, un tā stādbedrīte ir metrs reiz metrs. Jā, iedomājies, Kuldīgs, visas vēsturiskās mazās ieliņas, Talsi tie paši. Viss centra ielas, viss, bet
runājot par tehnoloģijām, mēs varam stādīt bunkuros. Un, protams, tas ir mūsu platuma grādos ļoti dārgi. Un tam bieži vien mums nav naudas. Tad mēs labāk... Kas ir ļoti dārgi? Nu, visu laiku runā dārgi, viss ir dārgi. Dzīvot arī dārgi, beigās nomirst. Kas sadārdzina to? Kas sadārdzina tās tehnoloģijas, nu, teiksim, stādīšanu bunkuros, kur mēs apakšā zem gājēja celiņu izveidojam bedri ar kasetēm. Bet tas ir vienreizējs maksājums. Jā, bet tas ir vairāki 10,000. Jā, bet uz cik gadiem tu viņus parēķini? Mēs to saprotam. Nu, tāpēc jau ir, nevaram mēs šauri domāt tikai šogad tās ir izmaksas. Izrēķinam uz visu tā koku mūžu. Ja rēķina uz koku mūžu, tas ir ilgtermiņa ieguldījums. Tad tie ir pāris centi beigās. Jā, bet mums viņu vajag nopirkt šodien. Mums ir tā frāze, taču ļoti populāra. Mums ir jārēķina dzīves cikla izmaksas. Praksē arī vajadzētu to pie ierīkošanas mēs rēķinām šī brīža cenas un izmaksas, nerēķinot ilgtermiņā. Jo mums naudiņa šodien ir cik viņi mums šodien ir. Un mēs nevaram paņemt 50 gadus priekšu paredzēto naudiņu un šodien samaksāt pa darbu, pa materiāliem un pa vispārējiem. Bet tad sanāk, Aigar, pārstādīt koku pēc tam vēlāk citu. Nē, nu, teiksim, Valdemara iela nomirs koks, bet vai nu mēs izrokam tādā kvadrātmetriņā atkal vienu kubikmetriņu, ieliekam uz 5 gadiem palētu, vai mēs investējam, teiksim, 30, 40, varbūt pat 50,000, un tas koks turēs augt 100 gadu. Bet ja viņš tur aug un nobeidzās viņa labi, vietā... 50. 50 arī būs labi. Varbūt, bet tai bunkurā var nomainīt koku ar jaunu. Jā. Tu vienkārši var noņemt nost visu augšējo, kas ir bruģis vai asfalts, kas tev tur virsū būs. Tev tā bunkuru sistēma ir tā kā tilts. Tas īstenībā ir tā kā tiltu sistēma. Atkal mēs ņemam no citām industrijām un pielāgojam sev. Un tu viņu vienkārši demontē. Protams, arī tam materiālam ir kaut kāds noslodzes, derīguma termiņš un vispārējais. Tāpēc jāskatās, ko pērkam. Nepērkam ķīniešu AliExpress. Inovācijas ir iespējams ne tikai finanšu nozarē. Uz to mums jāiet. Iespējams tas ir, un ir iespējams arī ap koku uzbērt 1, 2 un pat 3 metru augšā augsni. Tikai apakšā jāizveido gaisa slānis, arī no tām pašām kasetēm, trīpārkariem, laikam viņi bija, kas viņi tur. Lai tur būtu piekļuvi saknēm, nesāktos sakņu slāpšana. Un pie reizes arī caur turienu var ievadīt lietas ūdeņus, laistīšanu ierīkot. Tas viss ir iespējams izdarīt tikai cik tas maksā un vai mums tam ir nauda. Jā, bet cik maksā arī visu lietas notekūdeņu sistēmas savākt to sistēmā un viņas atkal pārtīrīt un vispārējais. Ja mēs daļu iedodam tiem augiem un viņi paņem, cik viņi paņemt un tad tas pārējais aizvērt uz tām noteku sistēmām, mēs jau atvieglojam sistēmu pārplūdes tajās lietusgāžu dienās, kad ir viss noplūdes un viss ir slikti. Nē, nu tik ātri jau tie koku ūdeni arī nepatērē. Bet tajā bunkuru sistēmā kaut kas uzkrājās. Viņiem var uzkrāt un recirkulēt, bet piebarot laiku. Dārzniecības jomā jāsadarbojās ar kanalizāciju un ielu infrastruktūru, bet parasti jau tas beidzās ar iestādīšanu. Tur tā lieta. Jā. Jo tā ir tā pilsētas saimniecība, kā viņai būtu jādarbojās kā vienam organismam, kur visi kopā saskaita, cik viņiem tas izmaksās vairāk vai mazāk beigās. Tāpēc jau ir populāri mācīties par projektu vadītājiem, kuri spēj menedžēt ar visiem šitiem daudzajiem speciālistiem un atrast kopsaucēju kaut kādu un pāraudzīt. Spēj. Nu, es ceru, es nezinu. Menedžers, tas jau tāds labu vārds ir pēdējā laikā, jā, tas menedžers. Jā. Proti, projektu vadības, tas jau ir baigais noies. Labas projektu vadītājs ir grūti, pēc kā Rail Baltikā mums ir. Labi projektu vadītāji nav, tā mums saka. Nav. Jā, tā ir kompleksa lieta. Redz, kā no vienas koks var radīt baigi komplekso problēmu visai pilsētai. Bet viņš var arī atrisināt to problēmu. Jā. Tā kā Arī ne koks, bet arī visi tie apstādījumi, kas ir dobas pilsētās, kur tās lietas ūdeņi tiek savākti un infiltrēti iekšā, nevis novadīti attīrīšanā. Tāpēc jau arī ir pilsētas. Mēs neesam tā pārapdzīvotākā valsts, kā redzams un zinām. Ir citas valsts, kurām ir lielākas problēmas, Holanda, Beļģija.
tāpēc, jo viņiem ir populāri jumta dārzi, tāpēc viņiem ir zaļās sienas, jo viņiem nav vieta, kur iebakstīt to koku. Lai arī kādas tehnoloģijas būtu, viņi nespēja, jo tur viņiem tiešām ir problemātiski ar tām ielām un mājām un vispārējo, un to blīvumu, kas tur ir, kur viens otram virsū jau dzīvo. Tāpēc jau ir tie jumta dārzi un vertikālās sienas, kas tomēr pilda šo funkciju, kas paņem tos putekļus, kas ražo to skābekli, kas veido to mikroklimatu labvēlīgāku pilsētu vidē. Tā kā ir arī citi veidi, kā, protams, bez kokiem. Bet tas atkal ir vēl sarežģītāks un vēl dārgāks īstenībā process. Tāpēc mums ir labi tā, kā ir, kad mēs neesam tik daudz šī valstī tie iedzīvotāji, un mēs varam atļauties kaut kādu stāvvietu varbūt likvidēt un ielikt kokam vietu. Jā, bet ir problēma, ja līdz tam es saskāries ar tādu absurdu, kad nevar pašvaldībā izšķirties, vai lietus notek grāvis ir ielas sastāvdaļa, vai tomēr tā ir iedzīvotāja problēma. Jā. Nav man problēma. Jā, tā kā, jo tajā brīdī, kad tu apņemies, ka tu sakārtos pilsētai lietus ūdens noteci, tu kaut kādu posmu nevar, tev viss ir jāsaka, vai arī jāsāk no lejas gala, jo tam ūdenim jau nav kur tecēt. Bet starp citu, man bija investori, kas grib attīstīt un uzbūvēt jaunas mājas Rīgas vienā rajonā, lai viņi savestu un izbūvētu savu infrastruktūru, ar komunikācijām vispār, viņiem ir jāatrasina bez mazai visa rajona problēma, jo sākuma punkts ir pavisam citā vietā Čiekurkalnā, un tā sistēma ir tik veca, ka viņam ir viss bez mazai Čiekurkalna problēmas jāatrasina, lai varētu uzbūvēt savu. Nu, par to viņiem īpašumu nodokļu atlaidi piešķirs. Cerams, kaut ko. Jā. Mums par diškokiem ir atlaides Rīgā. Ja? Bet tur ir griezti 250 € par koku. Nemaldos, tad uz to īpašumu. Bet tas ir tikai Rīgā, Latvijā, diemžēl tas vēl nav, jā. Jā, baigi daudz tas nav, bet tas ir labs sākums. Sākums, protams, Ļoti tas ir labs, sākums. Un ja mēs vēl varētu izmantot to naudu, ko mums it kā atlaiž koku sakopšanai, lai viņš paliktu stabilāks un ilgmūžīgāks, arī tas būtu labi. Bet parasti mēs priecājamies, man palikās naudiņa citam. Un pēc tam čīkstam, tas koks, tur tās lapas, un tur šitais, un tas, tā kā jā, tā viņš ir. Ar lapām ir interesanti, ja teiksim, sastaps cilvēks, kuri izrādās nezin, ka lapas var sapļaut, viņi visu laiku viņas vāc, un tad viņiem nesot, kur likt. Pļauj reiz nedēļā rudenī, pļauj un sapļauj. Bet tā ir teikas iedzīvotāji, kur lai viņi tās lapas liek miljonus? Sapļauj. Nevar jau arī visu sapļaut, tur zālē vairs nav vietas. Un ir? Pļauj, smulķers. Klau, bet par šito lietu runājot par zāli, par lapām, par šķeldu, nereti zarus nodošanas tūju, skuju pārstrāde. Piemēram, tūjas, pat getliņi nepieņem tūjas. Jā, bet, tas ir sadzīves atkritums. Kur lai mēs to tūju liekam? Tūjas ir visur. Mārupa, Rīga, visi sastādījuši sevi 3 slāņos tūju dzīvžoku, bet tūjas nevienā izgāstoja negrib pieņemt. Jā, bet šajā mana tā doma ir, kad to visu jau var apsaimniekot, bet tad aicināt un apsaimniekot vismaz tādā veidā, es zinu, kolēģi Vācijā, viņi regulāri sniedz pakalpojumus, viņiem ir šķelda, viņiem ir lapas, viņiem ir zāle, viņi ber vienā akā, un akā ir ielaista spirāli. Un attiecīgi degradēšanās procesa laikā tiek radīts siltums, no ko viņi iegūst siltu ūdeni. Un pēc tam to tīrot aku aukā, to materiālu liek aukā, tur, no kurienes viņš nācis ir atpakaļ. Kāpēc mēs to nedaram? Šīs mazās sistēmas īstenībā lauksaimnieki jau daudz izmanto. Kur tad arī tiem, kuriem ir lielie lopi un viss pārējais? Zviedri, starp citu, jau ir izstrādājuši cipariņus, cik lielai mājai, cik liela komposta kaut nepieciešama. Jo komposts sadaloties izdala 70 grādu temperatūru, bet viņam jābūt attiecīgi pareizi sagatavotam, blīvam, pietiekam mitrumu daudzumu, un tanī brīdī, kad komposts sadalās, jā, Zviedrijā pat cilvēki apkurina mājas. Es par to esmu domājis, bet man satrauc tas, ka uzpildīt var mehāniski, bet demontēt ar rociņām. Jā, bet tas ir atkal tas pats jautājums, kad dažādas nozares sanāk kopā īstenībā runā par kokiem, par atkritumiem.
Un ja tu projektē kaut ko, būvē kaut ko, tad ir ļoti svarīgi, ka visi, kas tajā būvlaukumā dara savu darbu, savas profesijas ietvaros, ka viņi tomēr vienot domā par to, kas pēc tam būs. Kaut kāds dzīves cikls visam. Jebkurā gadījumā, jā, visus, teiksim, arboristu pārpalikumus, dārznieku pārpalikumus, lapas, varētu būt mums arī kāda ražotne, kas ražo kompostu. Viņi varētu ražot arī ne tikai kompostu, bet arī varbūt kādam mikrorajonam silto ūdeni, tādējādi vēl papildus pelnot. Un kompostā ir auglīga augsne, kurā ir ļoti daudz organiskās vielas, kuras augs jau vienreiz ir patērējis, un viņš ir labāk uzņemamā formā kokam nekā kaut kādi minerāli mēsli vai jebkas cits. Bet, diemžēl, jā, nav mums tādas vietas, kas var nodarboties. Un kā bija stāsts par to, ka getliņi negrib ņemt tojas. Jā, tāpēc, ka tas ir skuju koks, viņš tik ātri nesadalās. Tāpēc arī negrib ņemt. Bet pielietojot attiecīgas kaut kādas varbūt baktērijas pieliet klāt, tos pašus biokompostus, kas viņi pārstrādā ātrāk, arī toji sadalās. Nav viņa mūžīga. Tas vienkārši tikai par to vajag padomāt un pameklēt papildu līdzekļus, un tā lieta aiziet. Bet te ir atkal tas regulējuma jautājums. Teiksim, ir pašvaldības mazās, viņas izveido tos zaļo atkritumu laukumus. Tā pašā laikā viņas pieņem saistošos noteikumus, aizliedz dedzināt ugunskurus ciematos pilsētās. Tagad es visu vedu uz to atkritumu laukumu, arī tos slimos augus. Jā, un pēc tam man vēl vajadzētu par naudu nopirkt to kompostu un atvest atpakaļ un uzbērt tos mēslus uz savu dārzu. To kastaņu bruņkodi. Jā, ir slimās rozes. Diemžēl problēma ir tajā, ka no vienas puses mēs darām labu darbu, parādām vietu, kur mēs drīkstam nobērt bioatkritumus. Bet mēs viņus nepareizi apsaimniekojam. Viņam ir jābūt noteiktā augstumā, noteiktā platumā. Tā vairs nav nekāda 7 augstāko izglītību zinātne. Tas viss ir zināms. Tikai vajag to pareizi darīt. Nevis vienkārši, rekuji pleķis, berat, mēs tur reiz mēnesī atnāk tur kāpurnieks, sasčūrē čupiņā un viss ir kārtībā. Protams, tur nāk arī pārējie atkritumi klāt, ko mēs bieži vien neredzam. Tur īpaši atvērta kravu iekšā, kas tur viņā ir. Paldies Dievam, izbir tā, ka neredz ne tās tukšās pudeles, ne tur kaut ko citu. Bet, jā, kā tu saki, ja tu gribi pēc tam to kompostu no viņiem iegādāties, tu vari atvest atpakaļ slimības. Tas ir tikai tāpēc, ka nav tā komposta kaudze pareizi sagatavot. Ja komposta kaudze ir 70 grādi, tur jau liela daļa tie patogēni un viss tas aiziet bojā jau. Jā, tas ir pareizi sagatavot. Okay. Jo, ja nepareizi, tad tur kaut kāda silšana notiek, varbūt 3 gadu garumā, bet normāli kompostam būtu jāsadalās gada laikā. Varbūt pat ātrāk. Jā. Tā kā kompleksa lieta. No pilsētas kokiem uz kompostu. Es saprotu, ka tās inovācijas mums būs arī vairāk un vairāk mūsu darbā. Un to spiedīs apstākļi, nepieciešamība, citu valstu, citu kolēģu pieredzes pārņemšana, savas pieredzes veidošana un likšana iekšā vietā. Tad lai to visu mēs varētu pielietot, tās inovācijas, pēc mūsu sarunas es saprotu, ka man vajadzētu doties uz kādu no skolām, kur māca arhitektus, un viņiem rādīt, stāstīt. Izrādās, ka mēs runājam par vienu objektu koks, un mēs pieskaramies tēmām, kas ir atkritumi, mēs pieskaramies tēmām, kas ir notekūdeņi, tad taču ir virkne, un tad, kad nonākam situācijā, kad mums atkal mūsu darbam, mūsu pasauc un mūsu darbam, mūsu pakalpojumiem nav ietāmēts atlīdzība un jāglāb situācija, kad vainīgi citi cilvēki, kas ir iespējams līniju taisni uzvilkuši un dabā neapseko to koku. Tā. Tad man bez sava darba tiešiem pienākumiem, ko veic koku stādīšanā, kopšanā, vēl papildus ir jāvelta laiks, lai mācītu tos cilvēkus un atvieglot tādā veidā savā nākotnes savu darbu. Es tā saprotu. Tā saucās sabiedrības izglītošana. Par to nemaksā droši vien. Sabiedriskiem principiem. Tas ir tas, ko mēs arī darām. Bet ja mēs neiesim viens ar otru roku rokā, tad, diemžēl, tas ceļš būs īsāks,
un nevienmēr labākā versijā viņš beigsies. Tāpēc ir nepieciešams vienam ar otru sadarboties, komunicēt, izglītoties visiem, nevis tikai šaurā specializācijā, bet tie, kas ir saistīti ap visu zaļo uz mūsu zemes, ir jāiet roku rokā vienā virzienā. Tāpēc jau ir šādas izstādes un konferences, un, kur satiekās dažādi ražotāji un vispārējais, bet viņi pa vienu nozari. Bet katrs kaut ko citu dara. Tāpēc, jā, bet iznākums visiem vienāds. Vai ne? Es novērsos, piedodiet. Drīkst pajautāt vēl? Nē, viss. Es domāju, ka mēs varam teikt lielu paldies biznesa centram Rāmo par iespēju, ka mēs šeit varējām būt, nākt un runāt ne tikai ne sev aktuālās tēmas, bet arī noteikti sabiedrībai rādīt, par ko vajadzētu aizdomāties un kādas lietas vajadzētu pamanīt, ieraudzīt. Jā, teikšu lielu paldies Aigar tev, Daiga tev, Edmund, arī klausītājiem, skatītājiem, klātesošiem. Klausītājiem kādi jautājumi? Vispār man ir jautājums, ja drīkst. Es, protams, neesmu profesionāls, ja esmu tipisks pilsētas centra iedzīvotājs, noklausījos visu problēmas, bija forši. Un es redzu, jūs tiešām esat lieli, es tā varu teikt, koku entuziasti. Man ļoti tas jūsu optimisms pielipa un tā. Un, es arī īpaši karstās vasarās novērtēju šo koku klātesmību pilsētā un man ir dzirdēja arī, ko jūs minējāt, kad visbiežāk arhitekti tā kā ir tās lielākie, kā lai saka, ļaunuma sakne, jā. Bet tiešām ir jautājums, tad, kad, es piedomu pilsētu plānotāji, ka viņi, es redzu, ka pie Dāles teātra jauni kociņi sastādīt Stabu ielā, burtiski, man liekas, iebakstīt vai vienalga kaut, jā, to. Bet vai viņi kāds no šīm pašvaldības vai ar šo pilsētu būvu saistītie vēršās pie jums pēc konsultācijām? Jā? Viņi jautā, ko mums darīt labāk. Vai tas tā tiešām paliek uz arhitekta sirdsapziņas? Katrs tur apbūves gabaliņš, tur kādam pieder, katrs tur izdomā. Kā tiešām tā ikdienā notiek to jūsu zināšanu, tā kā iedošana tiem darītājiem? Jā? Zin kā, es biju daļēji blakus esoši pie Dailes teātra arī, un ir cilvēki un ir speciālisti, kas saprot, ka tas nav viņa lauciņš, un viņi piesaista konsultāciju līmenī, piesaista vienkārši piepalīdzi. Viņi visu sataisīs, vienkārši pārskata, vai viss ir korekti, vispārējais. Tā pašā laikā citās vietās, kas arī tādi publiskie lielie objekti, viņi uzskata, ka viņi ir zinoši, izglītoti, un kas tad tur ir sapakstīt punktiņas ar pāris krūmiem. Un viņiem ir tavs viedoklis vienalga. Kaut vai pa brīvu viņš nāk. Tāpēc tas viss nāk no cilvēka, un tā nav spiesta lieta viņiem. Arhitekti paši var sapakstīt, un pilsētu plānotāji, kur kas jāstāda, bet tad tās sekas ir tādas, kādas ir, ka mums arboristiem, dārzniekiem ir daudz darba. Paldies! Mēs arī tāpēc esam sanākuši kā organizācija kopā, jo mums tā pamatvērtība ir, ka mēs gribam sadarboties un apmainīties to zināšanu bāzi, kas ir katram, un viņi jau uzkrājās ar katru dienu strādājot. Un tāpēc arī jums paldies par to iespēju to visu stāstīt, un klausītāji, skatītājiem liekas, ka viņi var kaut ko vērtīgu kopā ar mums paveikt, tas aicina stāties pie mums iekšā. Mēs dalāmies visās zināšanās, kas mums ir, un labprāt arī uzņemam jaunas no cilvēkiem, kas nāk klāt. Es vēl gribētu papildināt par tām konsultācijām. Ja speciālists dod pa brīvu viedokli, vērts ieklausīties. Nav obligāti jāmaksā, lai klausītos viņu viedokļos un ieteikumos, teiksim tā. Tas arī ir vēl joprojām mums kaut kā saglabājies. Ja man dod pa brīvu, tad ir jāapšauba. Tas ir nevērts. Jā, tad tur kaut kas nav tīrs. Es domāju, ka tur drīzāk ir tas cilvēka raksturīpašība, vai viņš ir sadarbošanās vai sacenšanos. Viņš ir sacenšanos, tad viņa viedoklis vienmēr būs galvenais. Arī par brīvu viedoklis nebūs pieņemams. Es vienkārši par šo tēmu. Es pārstāvu MBC kompostingu Mālpils. Mēs nodarbojamies tagad diezgan nopietni ar kompostēšanu tieši pa jūsu lauciņu. Mums ir kaut kur 2000 kubu gadā. Mēs tagad ražojam, ja? Un kaut kur uz novembru būs gatavs kompostēšanas konteiners. Tas ir 20 kubu, ko tu vari saražot.
ar sanitarizācijas iespēju 7 grādi, jo dabūt tos zaļo ar brūno kopā, lai viņi degtu uz 7 grādām, ir ļoti sarežģīti. Ja? Mēs it kā 15 gadu to nodarbojos, es zinu, ko tas nozīmē. Un tāpēc tur būs tāda piespiedu variācija, ka tu viņi var tos 7 grādus, kaut arī tu neiztrāpīs, lai varētu iztaisīt sanitarizāciju, tad viņš nokrītās temperatūru uz 40 un 2 nedēļu laikā tiek gatavs komposts. Nu, tas ir tādā ideālā variantā. Tā mēs tagad gatavojam 4 mēnešos. Mēs, teiksim, 10 reizes pārjaucam, liekam baktērijas un liekam zaļo masu. Mēs speciāli audzējam zaļo masu 20 hektāru apkārt Mālpilī teritorijai. Man ir jautājums ar jums. Vai mēs tādu konteineru varam tā kā izīrēt vai pirkt? Ja es gribu savā parkā pēkšņi Es domāju, ka iespēja būs visticamāk pirkt, jo šodien bija arī Lāda programmas, kur būs, teiksim, modernizācija un tā tālāk un pašvaldībai, un tur ir ļoti liels grants, kaut kādi pat 90%, ja, un tad tur tā diezgan minimāls cipars sanāk konteineru. Viņš jau, principā, atpērkās reāli, kaut kur 2 gados, ja iet, jo mēs, teiksim, viņi taisiem pasūtījām Somiem, ja, vienkārši tagad tur iet visādi eksperimenti vēl, es saku, kaut kur uz novembra beigām viņš būs gatavs, tā varētu kaut ko jau varētu braukt pie mums, skatīties uz Mālpilu. Mums ir papildus, jau mums ir slieka ferma, šķidrie mēslojumi, ko arī, teiksim, kokiem un visiem var laistīšanai ļoti efektīvi. Tas ir vienkārši jābrauc un jāmēģina. Mēs iedosim paeksperimentēt, tā kā, ja kādam ir interesi, droši var to darīt. Sakiet, tur ir kaut kāds nosacījums, ka viņam jābūt piepildītam pilnam? Nē, viņš ir principā jūras konteineris bāze. Jā. Jūras konteineris ir bāze, un viņš ir metra augstumā. Ieliek iekšā, un mēs vienkārši mēs viņu tagad adoptējam, kā bobkatu var iebraukt, un ar bobkatu var izvest, ja? Varbūt, ka taisīs kaut kādu ķēdes izvilkšanu, tas vēl ir jāpiedomā, ja? Bet viņš ir principā, un viņš tiks taisīts autonoms. Nezinu, cik tas papildu opcija būs saules baterijas, kad viņi noliec vienkārši uz lauku, viņš vienkārši uzkrāja, cik tur ir akumulatoru sistēma, un viņš strādā pilnīgi bez, tā opcija. Bet principā pamats viņš tomēr būs ar elektrību darbināms, jo grūti katram pielāgoties, vienkārši tā ir vienkāršākais cipars, un tas uz izmaksām tik ļoti, kā saka, Cik burvīgi diskusija mums sanāca, pilnīgi nejauši par kompostu, bet sakiet, lūdzu, vai jūs arī no pilsētvides ņemat bioloģiskos, teiksim, biomasu, ja tikai tiešām pļaujat un tādā veidā? Ar to darbojos, un es arī atkrituma asociācijā tur ņēmamies un daudz, un es braucu ar visu kompostēšanas tuneļus, kādās 50 ražotnēs izbraukājis pa visu to laiku. Tas ir atsevišķi specifika. Man arī prasījuši gan Daibei, gan tur nāca palīdz mums kompostē, bet tas ir cits lauciņš, jo mums ir būtiskākais tam kompostam, lai viņam būtu kvalitāte. Ko tu tur sajauks kopā, tā būs kvalitāte. Ja? Un, teiksim, mums, kāpēc mēs taisam 2000 kubu kompostu, un mēs ražojam 1000 kubu biohumus, slieku humus, kas jau ir ekstra, kā saka, veids. Un, lai viņam būtu laba kvalitāte, viņam ir jāuztais pamatbāzi, ja? Un, kas liek apēt, pieliek savus hormonus, un tad jau tu dabū ideāli mēslojumu. Tur neko nezini, ko tur bioloģiski kas izmest, tāpēc tas ir gandrīz nereāli kaut ko izdarīt. Tāpēc mēs zinām, tāpēc arī mēs proteīna augus visu tos liekam kompostā, zaļo masu, bioloģiskos kūtsmēs, ka mēs stabili zinām, kāda mums būs ārā. Rezultāts kāds būs? Šitais man taču vajadzīgs, ja Bulduru tehnikumā jauniem speciālistiem būtu ideāli. Mūsu preci ir jums siltumnīcā, tur izmanto siltumnīcās ļoti apmierināti. Mēs arī tagad Bulduros būsim uz izstādi 4. kas būs, ja? Un mēs arī pie mums arī ekskursijās brauc, kā mēs varam sarunāt, jūs varat paņemt grupiņu, jo mums no Priekuļiem tagad būs 3. laikam 50 cilvēki, kas ir, tad mēs viņam stāstam, kā tas viss notiek. Tad jau tiksimies 4. Jā. Labi, paldies. Tad es saprotu, ka pēc šīm brīnišķīgajām diskusijām mums seko praktiskie darbi. Jā, iesim ārā. C zonā es aicinu visus tātad sekot 14.15. Jā, 14.15 C zonā būs parauga demonstrējumi, un tiešām paldies. Un savukārt mēs atgriežamies 14.30 ar nākamo diskusiju. Paldies!